Mani sauc Valdis Avotiņš, pašreiz esmu Ventspils augstskolā Inženierzinātņu institūta Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs direktors. Un tā kā faktiski esmu lielu laika sprīdi veltījis tieši inovācijas, politika inovācijas lietām. Un savā laikā 2006. gadā pirmo reizi arī šī programma, kā valsts atbalsta programma, tika izstrādāta. Jau gatavi piedāvāt ekonomikas ministrijai, tā ir atbilde uz to iepriekšējo jautājumu. Nevienam viņa vajadzīga nebija. Tad faktiski sanāca tā, ka man piedāvāja Ventspils, un es tā sapratu, kad ar to politikas virzīšanu un labām lietām mīlēts neesi, tad arī, jāsaka tā, arī pieņēma Ventspils piedāvājumu. Šodien varbūt man tas temats ir, kā šīs līna vadības metodas var sekmēt būtībā Latvijas izaugsmi, un viens aspekts, ko es gribētu, tiešām paskatīt un parādīt, jums ir šo tehnoloģiju absorpcijas gatavību. Varbūt pāris vārdi burtiski īsi par to, kas es esmu un ko es daru pašreiz. Tad nodarbojos visam ar tēmu, kas nav saistīta ar šodienu, bet daudzas lietas es patiesībā esmu izmantojis no tām zināšanām, ko es apgūvu un kas ir arī jums tik piedāvāts. Tad faktiski lūk šie tie radioteleskopi, kas liekas tādas tālās matērijas, te pat skanēja, pieņemsim, radio kādreiz tāda frāze no cienījamiem farmaceitiem, biotehnologiem, kad mēs jau nepētam Andromēdas miglājus. Es gribu teikt, ar šiem teleskopiem mēs pētam saules aktivitātes, un ja visi sekot tām rekomendācijām, ko mēs iesakām, tad varbūt tās zāles mums nebūtu vajadzīgas. Un nebūtu miljoni tur jātērē. Tad 4 lietas, ko mēs darām, ir, protams, fundamentālie pētījumi, pielietojamie pētījumi, tā skaitā, satelīta navigācijas, satelīta signāli. Un Venta 1 ir pirmais tāds, ko paredzam šogad arī palaist orbītā. Tad ir pielietojamā elektronika un konstruēšana, ātrā prototipēšana un augsts veiktspējas skaidrošana, kas ir mūsu stiprās puses. Tad ir liela apjoma dati, ļoti daudz informācijas tehnoloģijas tiek tiešām attīstīts un virzīts, izmantojot milzīgās kosmosa datu plūsmas, no kur ir, piemēram, šie saules pētījumi, tad virzās saule, tiek fokusēts teleskops, iegūti dati tiek iegūti kaut kādos sarežģītos masīvos, pēc tam viņi tiek apstrādāti ar šo augsts veiktspējas skaidrotājiem, milzīgi apjomi patiešām lieldatoriem, kas mums Ventspilī ir, un iegūti tiek filtrētie signāli, pie kam tas tiek veikts daudz antenu režīmā un pietiekami sarežģīti. Tā kā var teikt, ka šai ziņā mēs esam savā ziņā līderi. Un tagad vērsim pie ragiem, pie šodienas topika. Tātad Zviedrijā viens piemērs, tātad lūk šāds te žurnāla galdiņš katrā ģimenē IKEA ražots 40 gadu atpakaļ. Tātad ļoti iemīļots, pierasts pie interjera, vecmāmiņas pirkts, vismaz ģimenes lepnums, un paiet 40 vai 30 gadi. Un izrādās, ka tās koka cenas ir pilnīgi mainījušās, viņas ir kļuvušas 3–4 reizes dārgākas, un attiecīgi vairs, negribās pirkt pa, 50 latiem to, ko agrāk varēja nopirkt varbūt tās par $10. Un ko tad darīt? Tagad ražotājs tad vēršās pie rodās šī problēma, kā tad pārdot to pašu, par to pašu cenu, tādā pašā dizainā, tām pašām mehāniskām izturībām un visu to pārējo, bet, diemžēl, visas lietas ir pilnīgi izmainījušās. Lūk, tad šī tehnoloģiskā problēma tika atrisināta iesaistot zinātniekus, un beigās tika radīts 100 patenti apmēram, šajā procesā, pietiekami sarežģīts tas gadījums, lai gan liekas vienkārši, un beigās tātad faktiski tiek saražots tas pats žurnāla galdiņš pēc jaunām tehnoloģijām, kur no koka vairs nav masīva koka, ne smakas, ir tātad gofrētais kartons saražots ar līmēm, uguns droši pārklāts, līmēts šķērseniski un speciāli skaitļots, kā to iegūt, un būtībā tiek pārdots gaiss. Gaiss, bet tam galdiņam ir ārējais tas pats izskats, ko vecā māte ir pirkusi, kas ģimenē ir iemīļots, pie tā paša interjera paiskariem var piekārtot, un cena izrādās ir tā pati, tie paši $10.
Lūk, tas tad ir faktiski, tas arī viens no tādiem varbūt piemēriem, ja, ko ar šādu te metodi, ar profesionāliem konsultantiem, ar labiem ekspertiem var sasniegt. Ja. Un mums Ventspilī arī, ja, es tagad tā kā vecpilnieks jau jūtos, vairs nekā rīdzinieks, ja, mums arī viens tāds lepnums ir, ja, mēs arī mēģinām gaisu pārdot, ja, Dendrolaits ar jauniem austriešu patentiem, vēr vaļā 3. rūpnīcu pašreiz un mēģina ražot arī tādas mēbeļu plātnes un celtniecības plātnes, kas ir kaut kas līdzīgs, ja, teiksim, šeit, tikai šeit ir Austrijas zinātnieki, ja. Tad es gribētu jums atgādināt vienu tādu pētījumu. Vienmēr ir tas jautājums, ko tad darīt, kā sasniegt konkurētspēju, kā to Latviju izraut ārā, teiksim, no tā zemā ieņēmuma stāvokļa. Mēs visi gribam dzīvot labklājībā. Un 2002. gadā Pasaules banka atbrauc 2 tādi cilvēki, tāds Vatkins, Alfrēds un Agapito, uztaisīja pētījumu un konstatēja, ka ir 5 faktori, uz kuriem ir jāvērš uzmanība. Ka pašreiz Latvijai ekonomikai, teiksim, raksturojās kā zemu izmaksu un zemu tehnoloģiju ekonomika, kad ir ļoti zems darba ražīgums un zema pievienotā vērtība vidēji rēķinot. Uz uzņēmumiem, protams, ir atsevišķi izņēmumi, ja, kur patiešām sasniedz stipri virs Eiropas vidējiem rādītājiem pievienotā vērtības vienu strādājošo, ja, laika vienībā. Un ļoti maz ir tieši šo te produktu inovāciju vai produktu inovatīvu uzņēmumu. Ja, ļoti maz ir augsto tehnoloģiju eksporta īpatsvars. Un mēs esam ļoti atkarīgi no, vesels nozars ir lielā mērā atkarīgs no apakškontraktu pasūtījumiem. Ja. Tikko, kad sākās Eiropā krīze, tā uzreiz mēs redzējām, ka, piemēram, te pašā mēbeļu ražošanā, ja, teiksim, bija veselā kaudzē uzņēmumu diezgan liels problēmas. Ja. Paskatoties šodien, ja, uz šiem pašiem raksturojumiem, es izvilku vakar vēl apputēju šo, teiksim, tā datorā elektroniski apputēju šo te pētījumu un secināju, un mēs arī vienu citu pētījumu taisījām ar Igauniem. Tā kā neticiet tur tiem politiķiem, kas stāsta, ka Latvija ir ārā no krīzes, jo nav pamata krīzē. Tas, kas silda, ir Eiropas struktūrālie fondi un nekas cits, ja? Varbūt vēl kaut kāda naudiņa, kas ieplūst no cilvēkiem, kas strādā ārzemēs un tam līdzīgi. Ja? Tad vēl pie šitām te 5 vājajām lietām ir nākuši klāt vēl 2 un pietiekam nopietnas. Pirmais tā ir zemā dzimstība un demografiskā situācija. Smadzeņu aizplūšana, ja ar katru apmācīto maģistru no Latvijas rupi sakot aizbrauc 1 miljons, ko nodokļu maksātāji samaksājuši, ja? Tā kā vienalga, reāli uzņēmēji samaksājuši, ne? Par šo te faktiski izglītošanos, no kurienes tas budžets rodās, ja? Tad faktiski vienalga, vai jūsu ģimenes kāds radinieks vai kāds cits aizbrauc prom, miljons te Latvijai ir čau aizgājis, ja? Un tātad šī te novecojušā sabiedrība, ja, nav vairs, kas maksā sociālos nodokļus, ja, tas viss tikai vēl priekšā, ja, tūlīt vairs nav studenti, ja, ko mēs darām ar visu izglītības infrastruktūru un tā tālāk, ja, nebūs kas pensijas tad vairs neredzēt 75 gadi, ja, un tā tālāk, ja, tur jau vairs nenodzīvos līdz pensijai, ja, tā kā krājiet vien, kamēr varat tagad, un tam līdzīgi, ja, toties mēs izceļam ar ļoti dārgiem ierēģiem un ar visdārgākajiem tiltiem, vai ne? Tas, kas ir Eiropā zelta grantā. Un, protams, reģionālās atšķirības, kas tikai aug, neskatoties uz to, ka miljoni tiek likti iekšā, ja, bet faktiski tās reģionālās atšķirības, kā aug, kā paliek lielāks, tā paliek. Ja, tas apmēram tāpatās, ja, kad Esko Aho ienāca vienā lielā milzīgā, bijušais Somijas premjeras, došiem dzirdēts ir, vai ne? Ienāca lielā Eiropas milzīgā kongresā, kur tieši par inovāciju politiku runāja. Viņš tā paskatījās, padomāja un teica, klau, bet šitas man atgādina vecos PSRS laika partijas kongresus. Ja? Abos runāja, kā noķert Ameriku un secināja, ka tā starpība tikai paplešās un plešās. Ja? Tā arī šita. Ja? Tā kā pēc optimismam pagaidām nav vietas. Ja? Vēl viena lieta, ja? Savā laikā man bija gods vadīt arī tādu reģionālo inovāciju stratēģiju projektu, kur mēs izstrādājām pirmo šo te inovācijas politiku, jā, tad faktiski bija 2 lietas. Ja. Pirmais, mums ir kas nepieciešams. Nepieciešams ir jauns, straujas izaugsmes inovatīvu uzņēmumu, ja, kas varētu tiešām rosināt struktūrālas izmaiņas. Un otrs, kad mums ir jāpalielina konkurētspēja esošajos uzņēmumos, jā, tad būtībā ir jāpanāk, lai pievienotā vērtība uz strādājošo gadā
būtu salīdzinām vai lielāka nekā Eiropas Savienībā vidējā. Ja? Ražošanā tas ir kaut kādi 60 000 eiro, pakalpojumos tas ir kaut kur 100–120 000 eiro. Ja? Jūs paskatīsieties statistiku. Ja? Un tie rādītāji, kur būtu jāsasniedz. Ja? Un uz to arī būtu jādod. Respektīvi būtu jādod nauda tiem, kas ir gatavi šitās latiņas uzliekt. Ja? Viegli nav, bet šitā jums bija metode, kā to darīt. Ja? Un būtībā viena lieta, ko vēl gribētos, ir tāds varbūt jēdziens kā gazeles. Gazeles straujas izaugsmas uzņēmumu, kas aug faktiski 20 un vairāk procentu gadā. Tāds Eiropas definīcija reāli viņiem jāaug vairāk, un ceļš, ja tas ir pilnīgi jauns nodibināts uzņēmums, droši vien 100 un 150%. Bet, ja paskatāmies, kas viņas raksturo, visas rādītāji, tad faktiski izrādās, ka būtībā atbalsts vai šī te gazeļu politika, viņa ir tā pati, kas ir inovācijas politika. Ja? Tad tas resurss, kas niecīgais, kas ir valsts rīcībā, viņš būtu jāiegulda faktiski tieši tāpatās, kā būtu ieguldīts tur. Ja? Un šito zēni jūs droši vien zinat, ja? Un tajā brīdī, kad šis zēns nāca klajā ar savu ideju, tad diez vai kāds tajā brīdī bija gatavs viņam dot naudu. Ja? Viņam tur iedeva ar diezgan lielām iebildēm, ja? Un mēs zinām, kas tur tapa beigās ārā par šo izdevumu. Šitā ir viena no šādiem te gazeļu piemēriem. Ja? Arī Skype, ja savā ziņā ir tāda gazeli. Ja? Ja mums būtu, 20 Skype, tad ar visiem strādājušiem un visiem šiem te algām, kas ir viena no tā vērtība, ja? Alga plus nodokļi plus peļņa, ja? Plus laikam amortizācija. Ja? Tad, ja mums viss tas, kas paliek šeit Latvijā, būtu salīdzināms ar šādām te 100 vai 20 šādiem te uzņēmumiem, tad mēs nežēlotos par to, ka mēs esam viena no nabadzīgākajām valstīm, ka mums nav ko maksāt skolotājiem, ka mums vispār nevaram mēs aizbraukt un nevaram nopirkt to, ko mums gribās. Ja? Tad viens moments, ja? Tad politikai uzsvarā jābūt uz gazelēm, kas rada augstas pievienotās vērtības darbvietas, kas spēja patiešām sekmēt šīs te struktūrālās izmaiņas gan reģionos, gan arī Rīgā. Arī Rīgā paliek pietiekami daudz, kas dod arī investoriem pietiekami labu atdevi, kas spēj būt vilcēji un būtībā ir nacionālais lepnums un, teiksim, kodols kaut kādiem jau tālāk klāstriem un piegādātājiem, kas ap to grupējās. Ja? Tātad tas būtu. Kas tam ir vajadzīgs? Ja? Faktiski vajadzīgs ir tas, ko amerikāņi sen jau arī ieteica. Te viens cits amerikānis, ja, kas faktiski bija viens no pamatlicējiem tādai vienai Amerikas mazā biznesa, inovatīvu biznesa attīstības programmai, ja, kad vajadzīgs ir pareizā veidā gudri iedot naudu tajā brīdī, ka tā ideja vēl faktiski ir vēl pirms kompānijas izveidas. Ja, tad, kad jau sākās konkurence kompānijai, sākās jau pārdošanas apjomi un klienti, tad jau viņi jau ķepurusies pati, tad jau tirgus ir pilns ar palīdzību, ar konsultantiem, ar riska kapitāla fondiem un tam līdzīgi. Un tā arī šobrīd. Ja. Būtībā arī, ja jūs paskatīsieties karti par tiem finanšu instrumentiem, tu naudu īsti nav kur ņemt. Ja. Tas ir tas, ko sauc par to gudro naudu, jeb smart money. Ja. Otra lieta, kad ļoti bieži, kad jums, teiksim tā, ļoti bieži, bērns tagad sāk iet skolā, un bērns, saprot, prasa tam vecākam, kāpēc man iet tai skolā vispār? Kāpēc man gribās spēlēties futbolu, spēlēt vai vēl kaut ko skriet, daudzīties? Kāpēc man jāiet uz skolu? Vecāks saka, klausies, ies skolā, būs gudrs. Labi, būšu gudrs. Un tad, būsi gudrs, tad tu beigās atradīsi ļoti labu darbu vietu. Būsi situēts, tev būs ar ko nodrošināt ģimeni un tam līdzīgi. Tā ir, vai ne? Lielākā daļa tā saka, ja? Bet ļoti maz, kas saka, kad iesi skolā, būsi gudrs, dibināsi savu Skype, un tad dosi darbu citiem un būsi bagāts cilvēks. Ja? Ja? Ļoti maz, kas tā saka. Ja? Tad faktiski tas, kas mums pietrūkst šī te uzņēmēja darbības gara cauri, kas vijās visām skolām, jau no bērndārziem līdz augstskolām un tam līdzīgi. Jo patiesībā ir tā, ka viss radošums, ko nenokauj skola, kas notiek apmēram 7% ietvaros, to pilnībā likvidē augstskola. Ja? Reti, faktiski tā, Latvijā īpatsvars to uzņēmīgo cilvēku ir krietni mazāks, nekā, ja mēs salīdzinām, kas ir Izrēlā, Amerikā, ja, tur, kur ir vide labvēlīgāka, ja, kur ir mazāks barjeras, tad arī daži pētījumi parāda, ka tas līdzīgi uzņēmumi, kas rodās jauni Eiropā, viņi aug
daudz lēnāk, jo ir dažādas tur gan mentāli, psiholoģiski, gan virkni citas barjeras. Ja? Tad viens. Būtībā faktiski tas ir tas, ko varētu teikt, kas ir pirms inkubators. Ja? Un mēs nosacinājām, ja, ka tāda lieta ir tiešām vajadzīga. Ventspilī izveidojām šādu pirms inkubatoru, lai cilvēki, kam ir idejas, var ātri notestēt, ja, tad iepakots noteikts pakalpojuma apjoms, kuru var saņemt šis idejas autors un pārliecināties, vai tā ideja ir pietiekami dzīvotspējīga. Un te pa gadiem, ja, tad katru gadu ir apmēram 20 tādas pietiekami normālas idejas, kuras tiek skatīts cauri un faktiski, teiksim, būtībā tā pieredze ir maza vēl, ja, kaut kāds pusotras, 2 gadi. Un pašreiz, ja, un jau pirmie kompānijas jau ir faktiski izgājuši tam cauri. Ir, kas ir, teiksim, tā sakot, secinājuši, ka varbūt tā ideja nav tik laba, bet viņš daudz ātrāk. Nekā tad, kad viņš noveido kompāniju, sāk investēt un tad maksā par savām kļūdām, maksā, kamēr veiksmīgi izdodas tikt vaļā. Ja, šitā kompānija arī dabūja prēmiju, ja, kā viens no veiksmīgākajiem dizaina produktiem ar dizainu Kurzemē. Ar ko atšķirās uzņēmējs Latvijā no tipiski uzņēmēji attīstītā valstī, piemēram, Zviedrijā. Ja? Teiksim, jautājums tika uzdots šāds. Kas ir galvenie jūsu šķēršļi jūsu skatījumā, lai varētu pietiekami strauji attīstīt biznesu? Un izrādās, ka pa lielam tie šķēršļi ir gandrīz vienādi, atšķirās 2 pozīcijas. Ja? Un tās pozīcijas, kur ir galvenā atšķirība? Latvijā, ja, visi galvenie šķēršļi ir tie, kas ir ārējie šķēršļi. Tad, proti, valdība slikta, biznesa vide slikta, konkurence augsta, nodokļi zemu, atbalsts niecīgs, nepietiekams un tā tālāk un tā tālāk. Bet tas, kas ir konkrēti atkarīgs no manis, ja, kā panākt, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs, lai tur būtu laba tā saucamā inovācijas kultūra, lai tur būtu šī tehnoloģiskā konkurētspēja, ja, proti, vai mēs esam gatavi deleģēt savam darbiniekam kaut kādu institīvu, ka viņš atnāk un saka, klausies, bet es redzu, ka to produktu var uztaisīt savādāk. Un bišķiņ, vajag, teiksim, viens piemērs, ja, es runāju arī ar vienu galveno inženieru, viņš, kā jau bija agrāk, visi tie šķūņi, pavisam šķirbām skrēja gaisa iekšā ārā, augstums, un attiecīgi viņš izdomāja, ka var infrasakrās lampas pielikt, ja. Un tad tiem vīriem tur nevajadzētu skraidīt, tur ik pa 10 minūtēm pīpēt, vai sildīt ķepas, vai dzert tur tēju, un vēl kāds varbūt kaut ko citu ierauj, un skaties, pēc 2 stundām viņš jau vairs nav lietojams. Ja? Un viņš teica, jā, bet tas īpašnieks teica, nē, nav vērts, tas papildus nauda, man naudas nav. Ja? Un beigās, kad viņš saskaitīja, cik aiziet dīkstāvēs, cik aiziet neefektīvi, kāds ir darba ražīgums un kāds viņš būs salīdzinot uzliekot to lampu, tad bija skaidrs, un tad tas īpašnieks, bet viņam, paldies Dievam, bija dēls, kas bija tieši ekonomikas vadības zinātnēs mācījās tajā brīdī, viņam bija kaut kāds tur diplomdarbs jātais, ja? Tad sakritība, ja? Tad viņš teica, kur ātrāk bija, kāpēc nenāc uzreiz, ja? Nesaukšu vārdā un nesaukšu uzņēmumu. Un vēl viena no tā paša pētījuma, viena rekomendācija, tad 2002. gads, ja, Latvijai, tā tad ir jāpalielina, jānovērtē un jāpalielina tehnoloģija absorpcijas spēja un attīstības spēja uzņēmumiem. Ja? Skaidrs, un arī tālāk, kā tu visu to izdarīt. Ja? Un būtībā tas ir tas topiks, ko mēs pienākam, ja? Tad tradicionālā pieeja, kad mēs skatāmies uz produktu, skatāmies, kā šo produktu attīstīt, kā veidot jaunas tehnoloģiskās ģenerācijas produktus, paši ļoti bieži mēģinām veidot kaut kādus savus, jo tipiski uzņēmumi, ja, arī Grindex nav izņēmums, ja, tagad tikai pēdējos gados sācis strādāt ir ar zinātniekiem. Tātad to, ko es kontrolēju, tas ir manis, ja to man nenozaks, ja, un tā tālāk, vai ne? Tātad mēģinām paši darīt, mēģinām veidot šīs radikālās inovācijas, šīs lēcienu, milzīgās lēcienu veidu un tam līdzīgi, ja, ar mērķi palielināt peļņu un palielināt pārdošanas apjomu, ja. Bet metode, kas faktiski par ko iet runa, ir, kad mēs skatāmies uz šo te procesu un skatāmies uz organizāciju, kā viņš ir organizēts, skatāmies, kā un kur kādas uzlabojumus mēs varam atrast, mēģinām viņus imitēt, kopēt, absorbēt, adaptēt un pielāgot mūsu vajadzībām, pietiekami efektīvi, ja? Un arī pietiekami liela ir jaunrade. Ja? Tas varbūt veidojās mums kā tāds apkārtots iteratīvs process un attīstība, ja? Un mēģinām, ja, kā tad radīt šo pietiekami šo lielo atdevi. Ja? Un būtībā tas jautājums ir tas, ka cik
efektīvi mēs izmantojam tos resursus, kas ir mūsu rīcībā, kapitāls, tehniskie resursi, cilvēku resursi. Ja? Un cik liela mums ir spēja viņus motivēt, mobilizēt, lai sasniegtu tos mērķus, ko uzņēmums ir izvirzījis. Ja? Un izrādās, ka virkni pētījumi parāda, ka patiešām, kad ieguldījumi procesa inovācijās ir 4 reizes efektīvāki nekā ieguldījumi jaunu produktu radīšanā. Ja? Kad ieguldījumi dažādās adaptācijās pielietojumos, būtībā iet runa par citur radīto zināšanu pielietošanu un pārnešanu uz savu uzņēmumu, ir daudz efektīvāki un atdeve ir lielāka nekā, ja mēs mēģinām faktiski izgudrot šīs inovācijas vai šīs jaunās zināšanas radīt paši. Tātad tieši vadības, efektīva vadība un efektīva biznesa organizācija, ja, nosaka varbūt daudz lielāku efektu un arī dod lielāku sociālo atdevi nekā ieguldījumi, varbūt tās es runāju tieši savai cumtei pretī, ja, nekā ieguldījumi, valsts ieguldījumi, tieši milzīgi ieguldījumi zinātnē. Ja. Jo arī mēs redzam Anglijā, ja, neskatoties uz to, ka tur ir virkni spēcīgi universitāši un paši ziniet, kas ir tie brendi, ja, tad ieguvumi lielākie ir ne pašai Anglijai vai Lielbritānijai, ja, ieguvumi ir Amerikai. Es ļoti sekmīgi spēju to paņemt. Ja, un te ir piemērs, lūk, atkal mūsu draugi Pasaules banka, tas pats Watkins, māca tagad tālo austrumu zemes, piemēram, Vietnamu, ja, tātad, kad kas atrodas kaut kur šeit vai šeit, ja, tātad, kad pārnest citur radītas zināšanas un citur radītas tehnoloģijas ir daudz efektīvāk nekā radīt tās pašiem. Ja, un tas ir arī, es domāju, Latvijas gadījums, kad mums ir, nu, tā rupi sakot, 2400 zinātnieki, no tiem tātad puse ir virs pensijas vecuma, nu tie nav vairs arāji, paši esat mācījušies, zinat, ja, kad katrā augstskolā arī lielajās ir, nu tā sakot, cilvēki, kuriem piekārto mācību priekšmets, nevis otrādi, ja, nevis tirgumu. Un faktiski kopumā tātad jauno doktoru skaits, kas aizstāvās gadā 130, no tiem inženieru dabzinātņu cilvēki ir kaut kādi 30, 40. Viņi nepietiek pat profesūras atražošanai, kur nu vēl, lai industrijai iedot. Ja? Nu, tā ir salīdzinājuma Luleå universitāte. Kas zina, kur ir Luleå? Zviedrijā. Zini kāds bijis? Pie Polārā loka, neliela pilsētiņa. Tad tur ir tehniskā universitāte. Viņā viena ir 660 doktoranti. Un visi ir inženieru zinātnēs, nu, ar mazu izņēmumu varbūt. Ja? Tad tas ir vairāk nekā Latvijai kopā, par ko mēs vispār runājam. Ja? Par kādu politiku, ja? par kādu nākotni. Ja? Lūk, un viena lieta. Varbūt ir lētāk pirkt no turienes, lai ir savu zinātni pašai. Jā, bet ja mēs nevaram noturēt savējos talantus, tad citi te nebrauks. Un ir sev mānīta doma, ka mēs pievilksim milzīgs talants no Baltkrievijas vai Ukrainas, ja mēs savējos nevaram noturēt. Viņi tāpat aizskries tranzītā cauri, tā kā pa naftas vadu, kad brīdi piezemējoties šeit, un te paliks, nu, tie low-tech, low-cost, tie darbinieki, ja? Ja? Tad pirmkārt jārada vide, lai savējie paliek, ja? Tā kā savējie sāks palikt un braukt atpakaļ, tad arī svešie šeit koncentrēsies, ja? Ir jārada motivācija, jārada, nu, dažādos veidos, un tas sākās, bet tas ir cits stāsts, ja? Ko mēs izdarījām? Mēs, saprotot, ka lieta ir nopietna, kad, nu, kaut kādā veidā mēs uztaisījām, izmantojot divas metodas. Viena bija arī Pasaules banka, Korejā, ziniet, arī bija milzīga krīze, kad visi tie čaiboli tur sakrita čupā, ja, un bija korupcija, un valdība iesaistīta un tam līdzīgi. Un bija liela milzīga krīze, kad tur pārdevās Hyundai motori un vēl visādas lietas. Tai brīdī, ja, bija jautājums, kā to Korejas ekonomiku glābt. Ja sapumpēja milzīgi daudz naudas, bet arī nebija jēgas naudu nāc caurumā, bija gudri jāiedod tā nauda. Un tad faktiski Pasaules banka uztaisīja tādu būtībā metodi, ja, kura ir arī tā metode, tieši kā, es teicu, viņi iedeva rekomendāciju un parādīja, kā to arī darīt daļēji. Nu, mēs tagad paņēmām Ventspils augstskolā ar studentu palīdzību, ja, jo es to metodu atcerējos, un es viņu zināju, man viņa plauktā ir nolikta, ja, mēs arī savulaik viņu izmantojam 2006. gadā, 2007. gadā, viņa atkal nevienam nebija vajadzīga. Šit, es nezinu, arī, man liekas, no ministrijām neviena nav, ja. Jo tur, kur notiek kaut kādas nopietnas sarunas, ja, tur tie ierēģi bēg tā kā, nezinu, tā kā no krusas prom vai no blusām. Ja.
Un, faktiski te ir vēl viena metode, arī divas metodas sapludinājām kopā, uztaisījām tādu indikātoru kopumu, lai varētu novērtēt, teiksim, uzņēmumu tehnoloģiskās absorpcijas šo spēju. Ja? Un faktiski mums izdevās sadalīt viņu arī līdzīgi pēc Pasaules bankas metodas, ja? Tad, teiksim, pēc noteikta punktu skaita, pēc noteikta vērtējuma, ja? Tātad četrās grupās. Ja? Pirmā grupa faktiski ir tie uzņēmumi, kuri nezina, ka viņi nezina. Ja, nu es tā stāstu tā vienkāršos vārdos. Otri zina, ka viņi nezina, bet īsti nezina, ko viņi nezina. Ja, trešie zina, ka viņi nezina un apmēram nojauš ko un mēģina kaut ko ķeproties. Un šitie lūk ir tie, kam ir augsts tehnoloģiskā spēja, kas ļoti aktīvi, ja, nu tā kā minētās gazeles, ja, ļoti aktīvi šiverē un skatās, kur ir kas. Kā redz kaut ko jaunu, droši investēt, pērk nost, ja, vai uzņēmumu, vai tehnoloģiju, vai patentu, vai cilvēku, kuram tas ir, ja, dažādos veidos. Un faktiski, ja arī paskatītos, kā tie uzņēmumi sagrupējās, tad šeit ir daži Latvijā. Šeit ir neliels skaits un lielākā grupa ir šeit un šeit. Ja? Pirms krīzes 2007. gada pēdījums parādīja, ka šitā grupa sāk virzīties šeit lēnām. Ja? Bet tas ir pamaz. Ja? Tad faktiski šitā, es uzskatu personīgi, ka šitā metode Lean Manufacturing Practice, ja? Ja varam teikt arī no Japānas apvestāli, ka viņa būtu tieši lieliska, ja? Tādā ziņā. Protams, ja viņi iedotu tikpat ātri, ja? Tad Lielbritānijā 7 dienās ir lēmums, uzņēmums atnāks, ir man tāda problēma, ja? Vai var palīdzēt. Atnāk cilvēks, nodiagnosticē, līdz tam, ka viņš atnāk, ir 7 dienas. Ja? Tā kā varat iedomāties, cik ātri strādā Latvijā, ka tur ir kaut kādi 6 mēneši, jūs iedodat projektu pieteikumu, tad tur izskata, tad tur ir administratīvie kriteriji, tad tur ir tādi kriteriji, tad tur ir tādi kriteriji, tad tur ir vēl 4 veidi kriteriji, ja? Beigās finanšu kriteriji. Ja? Un, mums ir mēģinām kaut ko darīt šajā lietā. Ja? Un temps ir 7 dienas, pie kam 7 dienas, ieskaitot salīdzināšanu ar ierēģiem, kur ierēģi nočeko, vai tas uzņēmums nav tur, teiksim, ar narkotikām saistīts no melnajā sarakstā, tur maskas, ja? Tātad 7 dienas, ja? Tā arī vajadzētu strādāt 7 dienu laikā, ja? Būt. Tas ir tas mērķis. Nu, lūk, mēs izvēlējāmies šajā gadījumā 4 uzņēmumus, kurus mēs tā nosacīti novērtējam paši, ka viņi sadalās pa šīm te A, B, C un D pamatā, kas ir turpat Ventspils tuvumā vai Kurzemē, un kuri ir, un gandrīz arī nekļūdījām. Mēs izvēlējāmies pēc indikatoriem, faktiski viņi arī sarindojās. Nu, iznāca tā, ka, diemžēl, faktiski tie 2 trāpīja šeit. Ja mēs paskatāmies pēc šiem te faktoriem, tad, teiksim, tas labākais ir, kur ir labākie faktori, ja, bet, diemžēl ne visur, ja, ir kā cits uzņēmums, kas bija varbūt veiksmīgāks pēc citiem. Tad tur varbūt jāiedzinās ir detalizētāk tajā metodikā, bet, kopumā varētu secināt tā, ka varētu teikt, tā metode mums strādā. Mēs šobrīd mēģinām testēt lielāku skaitu, mums kaut kāds tuvu 100 ir. Tā kā droši vien, ka kaut kad mēs nāksim klajā ar to, ka šī metode ir varbūt derīga. Jā, es tā kā cerības neloloju, ka Latvijai viņi būs vajadzīgi, varbūt Lietuvai, Igaunijai būs vajadzīgi. Vismaz tur varbūt ierēģi ir daudz veiksmīgāks. Cik ir viens nesen pētījums parādījās, un paši Igauni tur izpētījuši, kāda ir inovācijas politika Baltijas valstīs. Tas secinājums ir tāds, Latvijai ir vislabākā politika, vislabākie dokumenti, vislabākie pētījumi, bet nekas nenotiek. Ne resursi, nekas Igauniem faktiski tā politika ir sliktāk, bet viņi reāli kaut ko dara. Ja? Sit pūnus un tam līdzīgi dabūna pa galvu no Eiropas komisijas, ja, par kompetences centriem, piemēram, un tam līdzīgi. Ja? Mums, saprot, viņus aptur vienkārši aptur. Čau, nav vairs. Tātad, ko es gribu, teiksim, faktiski secinot, kopsavilkumā pateikt. Pirmais, kad ir bez tiešiem grantiem tomēr arī jāievēro un jāieved fiskālie stimuli, ja, nodokļu atlaides, kas atsevišķos gadījumos būs daudz efektīvāki, ko Latvijā nedara, nezinu kāpēc, ja, jo nodokļu, teiksim, politikā attiecās uz visiem un visi viņu var pielietot un izmantot, ja. Kamēr pa grantiem ir konkursi jācīnās, un tur viss ir atkarīgs no tā, cik precīzi ir noteikta tirgus nepilnība. Un, ja tirgus nepilnība nosaka slikti, tad arī šī valsts atbalsta programma tiek izsmērēta, un viņa faktiski sāk strādāt tur ekonomisko grupu,
vai politisko partiju atbalsta, tur struktūru, interesēs un tam līdzīgi. Ja? Rodās tā, ka bizness tiek apturēts un cilvēki faktiski mēģina tagad nevis taisīt normālu uzņēmējdarbību, bet viņi mēģina tagad faktiski dabūt un paņemt to naudu. Ja? Viņi paņemt naudu, un tas ir tas biznesa mērķis, ja? Būtībā, kas vairs nav uzņēmējdarbība. Tad pirms inkubators, es domāju, ir attaisnojis jau vienā pārrobežu projektā, tad Ventspilī, ja, to mēs varētu šo pieredzi piedāvāt arī citiem. Noteikti līdz tam brīdim, kamēr tā ideja kļūst par uzņēmumu, veids, kā iedot naudu, tā skaitā arī nefinanšu investīciju veidā, ir šīs gudrās naudas veidā, noteikti ir vērts, un pie tā mēs arī faktiski pašreiz šobrīd strādājam. Otrs, ja, Latvijā neattīstīta uzņēmējdarbības izglītība, tad ļoti bieži viss apstājās pie tā, ka teorētiski cilvēks, kas nekad nav taisījis uzņēmējdarbību, kaut kur lasa lekcijas, ja, ar atsevišķiem izņēmumiem, protams, ja, par to, kā taisīt uzņēmējdarbību, un, protams, ka tur nekādas praktiskās zināšanas, kā tad realizēt tirgū. Pašiem uzņēmējiem ir jāmāca citi, kā taisīt biznesu, vai ne? Un ka tu esi, teiksim, es domāju, tā ir priekšrocība un zināšanas, ka tu esi kādreiz nobankrotējis, vai ne? Nevis kādā attieksme, tur nepareiz tā attieksme, ka saka, ka tas ir neveiksminieks vai tam līdzīgi. Tu esi otrādi, tas ir veiksminieks, viņam ir pieredze. Un Latvijā šobrīd ļoti liels uzsvars ir pa katru cenu radīt šīs darbvietas un arī darbvietas reģionos, kamēr faktiski, kas ir svarīgs uzdevums, un viņiem ir jābūt noteiktā līdzsvarā arī ar šiem te atbalsta politiku, lai radītu šīs struktūrālās izmaiņas. Un, protams, šeit arī, to konkurētspēju nāk arī tieši šī te metode. Un tas, kad mēs nemākam piesaistīt citu radītās zināšanas, ja, es domāju, ka diezgan šobrīd jau varētu teikt jau neapstrīdams fakts. Mēs mēģinām kaut ko darīt paši, sist pūnus, bet mums būtu daudz efektīvāk, ja mēs patiešām mēģinātu skatīties, kā uzlabot procesus, kā ar mazos uzlabojumus, kādreiz to sauca par racionalizācijas priekšlikumiem vai kaut ko tam līdzīgi. Būtībā tā filozofija ir tā pati. Ja? Citur radīt zināšanas, piemērot sev katrā solī, kur maz solīts nav pievienotās vērtības, ja pārtransformējam to tā, lai būtu šī pievienotā vērtība. Un tad arī viss darba ražīgums ies strauji augšā. Un, protams, dažāda veida tīkli, sadarbība, partnerība. Mēs esam individuālisti, ja? Katram savs kaktiņš stūrīt zemes, ja? Tas mums sēž iekšā, un no tā mēs tā kā paņems, atņems, ja? Tāda, diemžēl, pārāk daudz ir. Ja? Un tad, ko darīt Latvijai kopumā? Ja? Tad es teiktu tā, ko te ir talanti. Piemēram, jābūt 3 politikām. Viens noturēt savējos, atgriezt aizbraukušos un piesaistīt svešos. 3 politikas skaidrs. Skotiem tādas ir, ja ir kur pamācīties. Talantu koncentrācija, tā skaitā reģionu centros. Lūk, šī te inovācijas politika apvienojumā ar šo līnu vadības procesu, ja, spēja piesaistīt šajos te procesos, ražošanas procesos, biznesa procesos, citu radītās zināšanas, prasmes un paņēmienus un izgudrojumus, un nepārtraukt skatīties, kā mēs varam savu konkurētspēju uzlabot. Tā ir tā, manuprāt, tā īsā recepte, kā varētu tikt uz zaļā zara. Es atņems vadījumētā. Lūdzu. Es saprotu, ka šobrīd ir tas koncepts, lielos vilcienus ņemot, ir students, izgudrojums, tad viņš ir kaut kāds pētījums un valsts. Kāpēc nav šis te students, izgudrojums un uzreiz ir uzņēmums? Vienalga, kurš, kāpēc viss, kas tiek radīts, tiek koncentrēts uz valstu, atbalstu, atbalstu. Kāpēc nav students, izgudrojums, uzņēmums? Šobrīd tiek mēģināts otrādi. Šobrīd uzņēmumi intensīvi iet uz augstskolām un meklē šos te izgudrotājus. Kāpēc nav otrs variants? Kāpēc tiešām ir superaktīvi studenti, ir superaktīvi šie te biznesa inkubātori, šie te jaunie uzņēmēji, bet reāli šis te inkubators nav tas, kas iet pie kaut kāda konkrēta uzņēmuma, kuram ir šīs te pieredzes, kuram varbūt ir kaut kādas jau zināšanas, bet tiek meklēts jau tiešām, vai būs pats, vai arī meklē Eiropas naudas, meklē valsts atbalstu, meklē vēl kaut. Kāpēc nav šis te jau esošais mūsu uzņēmumi, kaut kādi uzņēmumi, kuriem jau reāli piedāvā? Nav šis te biznesa inkubators, viņš strādā tikai, cik es to 2 gadus, Ventspilī, Rīgā, kur vēl viņi atbalstās.
Bet nav šī tiešā saskars. Iespējams, ka mums pat valsts nav vajadzīga. Kaut kādā, bet šajā ziņā. Tiklīdz šādi vairāk uzņēmumi ir izveidojušies, kuri ar šīm palīdzībām ir tikuši uz augšu, iespējams, mums valsts vispār tādā mums. Ideālā gadījumā valsts arī nebūtu vajadzīga. Tirgus ekonomika, ja? Tikai redziet, tirgus visu neatrisina, jo riskantāks ir bizness, jo vairāk tā ideja ir tajā agrīnajā etapā, ja? Tad jo lielāks, augstāks risks, un tas tirgus pats viņu nerisina. Un tad te nāk tā valsts, tikai iespējams, jā, jums ir taisnība, daudz efektīvāk būtu nevis pašai valstī mēģināt tagad atrast tās idejas un dot naudu, ja? bet iedot to naudu tiem, kuri prot, kuri ir pierādījuši, ka viņi šādu te investīcijas ir veikuši un to biznesu ir pacēluši. Ja? Un nevienmēr tiem ir jābūt balliņiem. Ja? Es domāju, visdrīzāk es vismaz dotu un dārgāk pirktu ārzemju cilvēku pieredzi. Ja? Un tad blakus nolikt. Tāds piemērs bija, piemēram, Jozmas fondi, kad bija ļoti vienkārši princips, aicināja menedžmenta kompānijas un investorus no ārzemēm Izrēlā. Ja? Tur ideja papilnam bija. Tātad bija princips ļoti vienkārši. Tātad visa pēļņa, kas palika pēc hop principu izpildes, ir privātajiem. Ja? Valsts iedod viņam naudu. Jūs saprotiet, valsts iedod naudu. Un privātais ņem, investē, saimnieko. Ja, protams, ir jāmaksā nauda, ir jāmaksā procenti, tur ir vēl kaut kādi maksājumi. Vispārējais paliek tev. Tādu mēs uztaisījām šo riska kapitāla programmu 2006. gadā. Un tā bija pirmā šāda programma, kura faktiski naudu iedeva privātajiem pēc līdzīgiem principiem. Tur bija daži principi, kuri netika ievēroti un, protams, tā programma mazliet, var teikt, izgāzās. Ja? Otrs par idejā autoriem. Ja? Jā, bet nav tā ideja jābūt iesaistītam cilvēkam. Tikpat labi mēs varam ņemt idejas no rietumiem vai idejas no Krievijas vai Baltkrievijas vai vienalga no visas pasaules. Ja? Un uzliekam kārtīgi burkānu, Itāļi tā izdarīja, uztaisīja starptautisku konkursu, balva bija 150 000 investīcijas startu kapitālā. Pieteicās 100 pretendenti no visas pasaules, bet bija tiešām mērķis Itāļiem Boloņā attīstīt nanotehnoloģisko biznesu, ja, ar ļoti dziļu tādu tehnoloģiju vai zināšanu intensīvu biznesu, ar augstu pievienoto vērtību. Un vinnēja viens Austrālijas zinātņu faktiski doktors, tikko jauns beidzis, kurš bija samīlējies itālietē un bija gatavs pārcelties ar visām savām idejām uz Itāliju. Ja? Un balva bija 150 000. Kas ir 150 000 pret 5 miljardiem, kuri bija strukturāli fondi? Nekas, ja? Mēs varētu 10 tāds balvas uzlikt. Ja? Un domāju, ka varētu piesaistīt. Tā kā metodas ir, vajag tik gribēt, vajag tik darīt. Ja? Bet ja mēs visu laiku skatīsimies, tā kā man, piemēram, šita nav Pilspāle, bet arī līdzīgi, ja? Līdzīgi Pilspāle, tad arī projekts. Ja? Tad man te ir uzraksts projekta nosaukums, numurs, tur valsts, tur tāda aģentūra, kas administrē un vēl kaut kas. Un izrādās, saprotiet, nebija vairs ko nodrukāt. Tur tas lozungs, ja? Ieguldījums tavai nākotnē. Nav ko nodrukāt, nevar uz tās Pilspāles. Ja? Saprotiet, mēs cīnījāmies un 2% mums norakstīja, saprotiet, Pilspāles no viena lata, tad 2 centīmi, ja? Un mēs tur cīnījāmies tur mēnešiem, ja? Bumbojāmies. Ja? Jo Eiropā ir ļoti vienkārši. Visu, ko tu vari pamatot, kas ir saistīts ar projektu mērķiem, viss ir attaisnots. Ļoti vienkārši princips. Ja, ja tu aizsūti paskaidrojumu un tev ierēdnis neatbild, tas ir apstiprināts 14 dienu laikā. Pie mums, tu saproti, tu vari sūdīt, cik tu gribi, kamēr viņš tev nav atbildējis un izdevusi, saproti, tev tā sakot dekrētu, ka tas ir. Ja, tad mums tā enerģija aiziet nevis tur, ko vajag, bet aiziet Neizmirs, jo es saku, jums risks ir augsts. Mums vajag to valsts intervenciju te kaut kādā sākumā. Visu pasaulē. Amerikā viņi ir, jā, teiksim, te pašās biedru programmā. Eiropā viņi ir, un citur viņi ir, jā, viņi neizmirs. Viņi būs, bet ir tā nauda jāiedod ātri. Viņi var iedot privātajiem, lai privātie skoti, piemēram, atdeva naudu atpakaļ Eiropas Savienībai. Varbūt tas bija labāk un gudrāk nekā viņu pa katru cenu panākt, jo mums ir tā, ja
tas politiķis, kurš nav spējis to programmu nonākt līdz to, ka nauda ir izmaksāta, ir slikts politiķis. Ja? Bet taisn otrādi. Rezultāti te nav, tā nauda ir izšķies tur, un beigās saprot, mēs konstatējam, ka ar dāvanām konkurētspējīgs nebūs. Ja? Tā, varbūt vēl kādi jautājumi. Man ir par to galdiņu jautājums. Jā. Vai tas klients zina, ka tur tagad tas galdiņš nevis ar pulks pildīts, bet ar kartonu no gaisa? Tā nav kaut šmaukšanās? Klientu jau neinteresē, ka tur ir gaisa. Viņi interesē, lai tas galdiņš, ka viņš uzsēžās, lai nesaprot. Deviņas klients neinteresē, bet viena interesē varbūt tur tādu smagāku pakāpties. Viņš zina, ka uz vecstāvu galdiņu varēja pakāpties. Tā var pakāpties. Viņam ir tieši tas pašs. Tikpat izturīgs. Tikpat izturīgs, vēl izturīgāks. Tad viss labi. Vēl būs drošāks. Viņam vēl cits labs jauns īpašums. Vēl kādi jautājumi? Par tāds inovatīvs uzņēmums bija Bauhau. Jā. Kas tur noticis? Uzņēmums ļoti labs un inovatīvs. Es zinu gan vadību, gan arī veidu. Mazliet no viņiem atkarīgu apstākļu dēļ, ja, tas bizness šobrīd ir, cik man teica, viņš ir apstājies. Ja. Tur ir variants, kad ir arī sanācija un iespējams viņš ir atjaunos darbību, ja. Bet es nemāku komentēt. Ja. Vienkārši tur viss tas bija, inovācijas, tur Toyotas principi ir ražošana. Jā, tieši tā. Tur bija ļoti labi, viss bija labi pārdomāts. Bet tie cilvēki jau, es ceru, nav aizbraukuši prom. Kurā gadījumā viņi jau tepat Latvijā būs, ja menedžeri. Labi, šis te biznesa inkubators ir tāda lieta, ne tikai kā gazela, kas tur strauji izrauj, bet arī dzīves cikls, kā produktu dzīves cikls. Tas arī tiek pastāstīts, paskaidrots, jo viss neiet tikai šādi. Tas nozīmē, ka sāk kaut ko, tev ir jāsaprot, tad kā tu notiek? Jā, vienīga, teiksim tā, attiecībā uz šiem uzņēmumiem, jā, tas spiediens, un arī cik es esmu skatījies pasaulē, tad pēc 2 gadiem tev ir jābūt ar miljonu mērām apgrozījumu. Vienīgais izņēmums ir farmācija biotehnoloģijas, kā nozare, ja, kur ir tā saucamie dažādi klīniskie testi, dažādi uz cilvēkiem, dzīvniekiem un tomlīdzīgi, tur ir ilgāk. Jā. Tur ir pieļaujams 3, 4, 5 gadi. Jā. Tas ir vienīgais šīs te specifiskais nozares gadījums, ko es zinu, varbūt vēl ar medicīnu kaut kas saistīts. Citur visur, tam biznesam ir jāiet. Tā doma ir, vai mēs veidojam ilgtspējīgus biznesus, vai mēs veidojam īstermiņa inovāciju, kas šodien negadījumā nav. Protams, ka šodien mēs izdomājam... Kas ir ilgtspējīgs? Vai principā bizness var būt ilgtspējīgs? Zinot Kondratjevu ciklus. Nevar. Vienmēr pēc augšas sekos leju. Tā dzīve ir iekārtot. No tā viedokļa biznesa nevar būt ilgtspējīgs. Jums ir iespēja, izmantojiet pelni. Kā man bija iespēja savulaik arī Izrēlā patiešām būt un runāt gan ar valsts ministru, gan arī vienu miljardieru. Viņš teica, un es jums ar to pašu novēlu. Jūs saprotiet, ka garīgās vērtības, protams, ir tā vērtība, kas ir pastāvīga un kam ir. Bet es jums novēlu, pa priekšu pārliecināties, ka tās materiālās vērtības, ka tās neko nenozīmē. Un tad jūs nonāksiet pie tā paša secinājuma.